3, 2, 1. Tavi labākie rīti kopā ar Kristapu Talbergu un Elizabeti Puči. Radio Tev. Radio Tev. Intervija Tev. 8 no rīta, tūlīt jau labrīt visiem radioto klausītājiem. Mums viesi šajā rītā par kādu skaistu skaņdarbu, kas taps par godu vēsturiskai spēlfilmai Zeme, kas dzied, kas arī šajā mēnesī iznāk 8. novembrī jau. Un šodien pie mums ciemos ir arī šīs dziesmas, noslēdzošās dziesmas filmas autori. Tad droši arī stādāties priekšā visi, lai visi zina, kuri tad ir tie, kas pie šīs dziesmas ir strādājuši. Labrīt! Labrīt. Te bija vēstulēs, jā? Labrīt no vēstulēm. Brains un Marta. Un cienījamais diriģents Mārs Sirmais arī pie mums. Labrīt. Droši var nākt tuvāk Nāciet mikrofonu. lūdzu tuvāk, daudz tuvāk, tā kā gluži solists un vokālists tā kā dziedāt, bet es ļoti, mēs, protams, arī gaidām, ka pievienosies Fiņķis, un tad jau pavisam būs, tāds pilns komplekts ar māksliniekiem, kuri ir iesaistījušies dziesmas tapšanā. Pirmajā brīdī, kad jūs sapratāt, tur būs vēstulēs, tur būs Latvijas akadēmiskais kors Latvija un Fiņķis. Pirmā doma. Kāda bija pirmā doma? Pirmā doma, tas jau vairāk no filmas radītāju puses. Kāda bija pirmā doma to radot? Un es domāju, es atceros, ka arī režisors teica, ka to klausoties, domājot par to, ka jābūt noslēguma dziesmai, tas bija tāds, ka ir jādzied mūsdienīgi, jādzied jauniešiem, un tad kaut kā tā sanāca. Man bija skaņdarbs, kas likās tieši tāds filmai attiecināms, kas arī pirms tam bija izlaists, un es domāju, tas tāds vairāk pēc dziesmas tagad izklausās. Un tā arī... Personīgi šī ir sapņu kompānija, tāpēc es tikai priecājos. Māri, kā jaunieši uzvedās? Mani jaunieši, tas nav jautājums par valsts aktiem, ko Latvija ļoti labi vienmēr uzvedās. Man šeit maz ko komentēt, tāpēc, ka es domāju, ka filma un filmas mūzika, kā saka, šis fināla darbs, tiešām tas bija tāds viena mirkļa, kā saka, tāds tvērums, ja bija producents Zvans Lindis, kur vienkārši saka, Mārmas ierakst pēdējā dziesma, vai jūs varat burtiski rīt jau vai vakar jau ierakstīt dziesmu. Tas viss notika ļoti ātri, tā kā es iepazinos ierakstā tikai gan ar dziesmas radītājiem, gan ar daļu, ne visiem, bet ar daļu izpildītāju, tagad tas viss notika tā ļoti spontāni. Kas jums, un prātā bija tajā brīdī, kad jūs uzrunāja šīs dziesmas, lai šo dziesmu veidot, jā. Skaidrs, ka mēs vēl nevaram uzprasīt tagad viņam, ko viņš domāja, bet mēs varam uzprasīt, ko jūs tajā brīdī nodomājāt. Ko jums tas nozīmē? Tas ir milzīgs jautājums, un es par to domāju, kā tieši var pateikties tik daudz cilvēkiem, un mums ir vēl viens ciemiņš ieradies. Un tagad viss aplis ir noslēdzies, Fiņķis arī ir ieradies studijā. Čau. Klausies, pilnam komplektam, tu esi arī klāt. Es jau prasu... Dienu no gala, jā. Jā, sāksim interviju no sākuma, jā. Bet, redzi, es jau Mārim prasīju, kā tad jaunieši uzvedās. Kā tev bija iesaistīties visā, šajā īpašajā neparastajā dziesmā, jo tur tik tiešām apvienots, šķiet ir no muzikālā tik ļoti daudz. Māri, es tikko pirmā reize satiku. Es arī. Nopietni! Sveicināts, tas ir Fiņķis, Mārs Sirmais. Fiņķis, kā es to sfēru nepazīstu. Jā. Interesants rīts. Kā ļoti forši, prieks iepazīties. Tā arī bija. Tāda arī tā sastrādāšanās bija. Lūk, draugi, tagad jūs redzat, kā mūsdienās mūzika top. Satiekās jau tad, kad tūlīt mēs atskaņosim skaņdarbu. Kovids atstājas tādas dziļas sekas. Mēs nestiekamies, bet produkts tiek ražots. Bet jūs vienmēr atcerēsieties, ka jūs apzināties tieši Radio Tev studijā, līdz ar ko, kas ir ļoti labi, forši zīmīgi vieta. Labi, draugi, mēs te klausīsimies šo skaisto skaņdarbu, un noteikti arī klausītājiem ir iespēja to novērtēt un komentēt. 2720, 2720, vari rakstīt WhatsAppā ziņas, te uz vietas ir autori un
vaininieki. Noteikti komentējiet, kā patīk. 8,4 minūtes. Vēstulēs Fiņķis, Valsts akadēmiskais koris Latvija. Zeme, kas dzied. 8,9 minūtes vēstulēs Fiņas Valsts akadēmiskais koris Latvijā un Zeme, kas dzied skaņdarbs, lieliski, skaisti, braši, vareni. Es gribēju jautāt, ko jūs rācat? Visu dziesmu norākušies. Mēs pat neklausījām. Jūs neiepazināties savā starpā pirms tam. Tagad jau iepazināties un tagad tikai. Klau, Fiņķi, kā bija tev iesaistīties, jo, tomēr es teikšu tā, godīgi, ja? Rekur Valsts akadēmiskais koris Latvija dziedoši, melodiski. Vēstulēs dziedoši, melodiski. Tu ar to hip-hopu, Jā, vienkārši visu disenu. vienkārši ņem un pa vidu ierīmo. Kā jūties? Teksts super svarīgs, centos izdarīt šo no visas sirds. Es kaut kā šodien no rīta tieši braucot šeit klausījos, man likās, ka tas ir izdevies un tā, likās gribēs vienkārši ar jauniem kolēģiem izkratīt sirsniņu. Skaisti. Un uzrakstīt dziesmu par Latviju. Skaista dziesma. Ļoti skaisti, un arī klausītāji mums rakstīja WhatsAppā, ka pati labākā dziesma. Pati labākā. Un tā tur bija rakstīts. Bet īstenībā piestāv arī Ziemassvētku laikam, vai ne? Jā. Kaut kā būs. Vai, tu pateici Ziemassvētku, un tad reiz gribās, lai snieg, vai ne? Un tā, un īstenībā, kad koris Latvija dzied, tad gribas, lai snieg. Tas, jāaicina arī cilvēku uz šo filmu, uz kinoteātriem. 8. novembrī šī filma jau būs skatāma, redzama, baudāma, un priekš šī visa. Paldies jums, draugi, ka atnācāt, lai izdevusies diena. Ja nu kas, tad jūs jau skrienat uz citiem mēdījiem. Atā, paldies, čau, paldies! Dzīves stila radio. Radio tev.